Čau visiem! Nu ko, turpinām par jauno Rekonu. Pagājušo sēriju mēs beidzām, ka mēs izpakojām. Tagad ir tā, ka viņš ir uzlikts uz laivas. Un tagad ir pienākusi ļoti svarīgs moments. Vajag nokalibrēt laivas asi viņam, izstāstīt, kādā virzienā mums laiva ir. Otra svarīga lieta, vajag nokalibrēt kompasu. Kompass viņam ir super precīzs. Ražotāji iesaka viņu kalibrēt uz sauszemes. Vēlams tādā stāvoklī, lai laiva nešūpojās pēc iespējas. Tajā brīdī, kad viņš sāks tur kalibrēt to kompasu, vajadzētu nekustēties, lai viņš izdara to ļoti labi, lēnām, nesteidzīgi. Nu, ko sāksim? Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāpaceļ pilots. Otrais, kas ir jāizdara, nevajag likt dzenskrovu virsū. Nu, ja to dara uz laivas, jo pieredze jau ir, var aplaust pret kaut ko. Te var redzēt, tad, kad motors ir pacelts, mēs esam motoru pacēluši, tagad vajag pagrozīt, pastīties, vai tiešām nekas te neķerās nekur. Dzenskrūva nav uzlikta vēl, kā jūs redzat. Pārbaudījām, nekur nekas neķerās, viss ir kārtībā. Tagad ir tā, ka mums vajag nostādīt viņu precīzi pa laivas centru, pasi. Es mēģināšu to izdarīt. Nu, varētu būt aptuveni. Nē, uz otru pusi. Tā, nu ko, tagad ir tā. Mēs viņam pa laivas asi esam nostādījuši galvu. To jau būtu labāk izdarīt ar lāzeru, bet nu labi, mēs pagaidām izdarīsim šitā. No tā ir atkarīgs, cik precīzi mēs noliekam, tas kā viņš bremzēs, kad stāsies uz ankura. Nu, to jūs paši sapratīsiet, tad, kad pirmo reizi noliksieties uz ankura. Tagad ir meņū. Šīs te 3 strīpiņas, tas mums ir ieeja meņū. Mēs ieejam meņū, aizējam tālāk uz settingiem, nospiežam to pašu joystiku. Ar joystiku mēs arī bīdam, ne tikai grozam pašu galvu, bet arī lēkājam pa settingiem. Tā, tālāk mēs aizējam uz trolling motors. Tā, tālāk mēs aizējam uz, iesim pavisam uz leju, calibration. Nospiežam kalibrēšanu. Pirmais ir bow offset. Tas ir tieši tas, kas mums tagad ir iestādīts, kad mums ir galva ir pagriezta tieši precīzi pa laivas asi. Nospiežam OK. Un start. Tā, set. Viss. Mēs viņam izstāstījām, ka šitā ir laivas asis. Nu tā, mēs te bišķīt ienācām iekšā, lai var pašu to pulti ekrānu iefilmēt, to ceļu, kādu es te tagad eju, lai varētu iestatīt to virzienu. Ieejam meņū, aizējam uz settingiem, nospiežam joystiku. Tā, tālāk aizējam trolling motoru, tālāk aizējam uz leju kalibrēšanu, rekur kalibrācija, nospiežam. Tālāk ir bow offset, tas tieši tas, ko mēs tagad mēģinam nokalibrēt. Nospiežam OK, start, set, gatavs. Viņš ir pabeidzis. Tā, nu un tagad mums jānokalibrē kompass. Daram visu to pašu, ko es iepriekš jau filmēju. Ieejam meņū, aizējam lejā uz settingiem. No settingiem aizējam uz trolling motoru. Tālāk mēs aizējam uz kalibrēšanu. Tālāk aizējam kompasu. Kompasu kalibrēšanu. Nospiežam OK, next, start. Un tagad viņš sāks kalibrēties. Viņš to dara kaut kādas pāris minūtes. Var redzēt, kā viņš lēnītēm pa 5 grādi noķer katru to grādu. Tāpēc viņam ir arī viena lieta, ka viņam ir ārkārtīgi precīzi tā stāšanās. Un tagad mums vienkārši citu neko nevajag darīt, kā vienkārši gaidīt, kamēr viņš apies to savu apli un būs nokalibrējies. Nu, viņš rāda, kalibrēšana pabeigta. Nu ko, abas kalibrācijas esam pabeiguši, tagad atliek tikai uzlikt dzenskrūvi un principā braukt uz copi. Tiekamies uz ūdeņiem.